Pašnodarbinātā reģistrācijas kārtība. Tātad, kādā veidā mēs to darām? Pašnodarbinātās personas reģistrē savu saimniecisko darbību valsts ieņēmuma dienestā. Tātad nav jāvēršās uzņēmuma reģistrā, mums ir jāiet uz valsts ieņēmuma dienestu. Parasti to dara tātad elektroniskās deklarēšanas sistēmā, bet ja jums tādai pieejas nav, tad arī, protams, varat papīra formātā noformēt. Kas ir jāizpild? Tas ir tā saucamā nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapa, kurā mēs tātad atspoguļojam informāciju par sevi, par savu darbības veidu, ar kuru mēs nodarbosimies, deklarējam adresi, kurā šī saimnieciskā darbība tiks veikta, un bankas kontu, kurā tātad tiks, tā teikt, gūti ieņēmumi vai izdarīt saimnieciskās darbības izdevumi. Vislabāk, protams, ja tas konts ir tiešām tīri saimnieciskai darbībai atvērts un nejauc kopā jūsu, tā teikt, ikdienas izdevumus. Tas ir tas dokuments, kas jums ir jāiesniedz. Klāt, protams, ja jūs reģistrējat kādu konkrētu virzienu vai jums ir kāds konkrēts partners, jau kuram jūs sniegsiet pakalpojums vai sadarbības partners, tad jūs varat pievienot arī noteikti pievienojot pielikumā šo tā teikt, ieņēmumu gūšanu apliecinošos dokumentus, šo līgumu, un līdzīgi arī ar to saimnieciskās darbības veikšanas vietu. Ja tā ir jūsu adrese, tad speciāli dokuments nav jāpievieno. Ja jūs no kāda nomājat telpas, tad attiecīgi jūs pievienojat arī šo nomas līgumu. Struktūra vienības kā tādas atsevišķi nav saimnieciskās darbības veicējiem jāreģistrē. Viņi, tā teikt, reģistrē vairākas saimnieciskās darbības veikšanas vietas, norādot, kur tad tā darbība tiks veikta. Ja jums tiek plānots, ka ieņēmumi tiks gūti arī skaidrā naudā un viņi pārsniegs mēnesī 5 minimālās algas, tad jums ir vajadzīgs arī kases aparāts. Ja? Izņemot tātad kases aparātu lietošanas noteikumos ir paredzēti gadījumi, kad šos kases aparātus var nereģistrēt, bet principāli, ja ir šis 5 minimālo mēnešu algu pārsniegums mēnesī apgrozījumam, tad šis kases aparāts tomēr būs vajadzīgs. Ja jūs, protams, veicat tikai izbraukumu tirzniecību vai tikai piegādes pie klientiem, tad, protams, varat izmantot arī tikai kvītiņus un reģistrēt šos ieņēmumus savā ieņēmuma uzskaites reģistrā un kases aparātu nereģistrēt. Bet, ja pakalpojumu vai preču piegāde notiek jūsu pamatdarbības vietā, tad, un pārsniegums ir šim limitam, tad, protams, kases aparāts būs jāreģistrē. Darījuma kvīšu reģistrācija, ja jums notiek ieņēmuma gūšana skaidrā naudā, tad, attiecīgi, protams, ka jums šo kvīšu grāmatiņu vajadzēs, un kvīšu grāmatiņu jūs iegādāsieties, tā teikt, jebkurā kancelēs preču veikalā, un, attiecīgi, reģistrēsiet vidā, aizpildot kvīšu grāmatiņu reģistrācijas iesniegumu, tad, kur kvīts piereģistrēs, tad norādat grāmatiņu, norādat attiecīgi kvīšu, tā teikt, pirmo kvīts numuru grāmatiņā un pēdējo, un attiecīgi dienests jums atsūtīs reģistrācijas apstiprinājumu, lai jūs varētu šīs izlietotās kvīts ar attiecīgām deklarācijām reizes ceturksnī deklarēt. Par licenzēm. Faktiski saimnieciskās darbības veicējiem ir ierobežot tie darbības veidi, kur parasti licences ir. Tātad saimniecisko darbību nevar reģistrēt, ja jūs tirgojat alkoholu vai tabaks izstrādājumus, ja jūs sniedzat kādus transporta pakalpojumus. Līdz ar to tās licences īsti neskars nekad saimnieciskās darbības veicēji. Bet, ja jūs esat, piemēram, grāmatvedis, tad, protams, jums ir jāsaņem ārpakalpojumu grāmatveža licenci un, attiecīgi, jāvēršās vidā. Un arī, protams, ja jums ir tādas darbības virziens, kur, teiksim, ir nepieciešama kāda speciāla atļauja vai speciālā licence, attiecīgās institūcijās, varbūt jūs nodarbojaties ar kādām lauksaimnieciskām ražošanām, tad tur, teiksim, ir bioloģiskās certifikācijas, ja tā ir bioloģiskā saimniecība un tam līdzīgi. Tātad faktiski šīs atļaujas, protams, ja jūsu darbības virziens tās prasa, tad tās ir attiecīgi jāsaņem. Darbinieku reģistrācija. Atceramies, ka, ja mēs gribam būt saimnieciskās darbības veicēji, tad mums nevar būt vairāk kā 5 darbinieki, jo tajā gadījumā, ja slieksnis, tā teikt, vai darbinieku skaits pārsniedz 5, tad mums ir jāreģistrē individuālais komersants uzņēmuma reģistrā. Bet līdz 5 darbiniekiem mēs, tāpat kā jebkurš darba devējs, esam tiesīgi, vai mums ir pareizāk sakot pienākums iesniegt ziņas par darba ņēmējiem un deklarēt šos darbiniekus kā pieņemtus darbā, noformēt ar viņiem, protams, arī darba līgumus. Bankas kontu reģistrācija. Bankas kontu mēs reģistrējam parasti, kā jūs teicu sākumā, tad reģistrējot saimniecisko darbību, ja notiek šajā sakarā kādas izmaiņas, tad mums, protams, ir pienākums
piedeklarēt kontu, vai ja kāds tiek slēgts, tad attiecīgi to noņemt, iesniedzot izmaiņas nodokļu maksātāja reģistrācijas veidlapā. Atceramies, ka jāreģistrē mums kā saimnieciskās darbības veicējiem ir gan Latvijā reģistrētie konti, gan ārzemēs, atšķirībā no juridiskām personām, kur juridiskām personām Latvijas kontus deklarē pašas bankas, tad fiziskām personām, jo saimnieciskās darbības veicējs tomēr ir fiziska persona, šie konti ir jādeklarē pašiem.